Hello, YouTube! Tātad šodien video būs par Tugenu. Kur es jau uzliku šito plasmasu no tām savām, kas man bija, un kur tur es vēl atliku kaudzītē to, ko likšu virsū. Tā, tūlīt mūzika bišķi klusāk uztaisīsim. Tātad, tiem, kam interesē, kā var redzēt, nav rāmja. Jā. Un augšā plasmas arī nav. Viss plasmas ir, rāmas arī ir, viņi ir vienkārši apakšā. Un tiem, kam interesē, pilnīgi visi pārdošanā. Gan rāmis, gan plasmas. Jo es tā esmu izdomājis to, ka es neko netaisīšu. Kāpēc? Tāpēc, ka baigais čakars. Jo man bija ar Džeku sarunāts rāmi pirkt, es nopirku to rāmi, teicu, ka ķipa Tugena, atbrauc šeit, liek kopā, pilnīgi nekas nedara. Izrādās, ka tas bija pirmā gena rāms. Labi, ka sanāca aizvest atpakaļ un naudu dabūja arī atpakaļ. Tā kā, tagad būs pa šito Tugenu. Tā kā es neko netaisīšu, ne Tugenu, ne Trigenu, nekādu neko netaisīšu. Man kur ir krosinieks, es ar krosinieku braukāšu un viss. Nav ko čakarēties. Tātad, pirmais, kas būtu jāizdara, es tā domāju, ka būtu jāpārliek krāniņš. Šitien te, es tā domāju, no otras puses, lai viņu var tā kā ieslēgt, izslēgt. Bet es nezinu, vai trubiņa aizies tik tālu. Tāpēc to es skatīšos. Un tad šitien te es uzlikšu to vienu. Otrā pusē nomainīšu arī uz to krāsu, lai ar šito sajiet kopā, jo es negribu krāsot. Un ar šito zelta krāsu kaut cik normāli izskatās, nav tik traģiski. Vismaz kaut kas izcelsies, nebūs viss melns. Kaut kā tā. Tā, ko lai tagad dara? Sākšu laikam tad es ar šito krāniņu. Kaut kur būs viņš jāpārnes, jāpieliek citur. Jā. Jāsāk darīt. Tā, noņēmu tikko aizmuguri. Kur ir aizmuguri visa nost. Šitāds te štekers visām lampām kopā iet. Aizmugurējām kopā ar pagriezieniem. Un es jau atskrūvēju vaļā krāniņu. Viņš bija šeit pieskrūvēts klāt pie šitās skrūves. Tur vītne nav, kur ir arī jau vālaka skrūve ar uzgrieznīti otrā pusē un šaibiņa. Un tagad es tā skatos, es domāju, viņu varētu likt klāt pie šitās skrūves. Tā kā, lai viņš būtu šitā, klāt var tikt, ieslēgt, izslēgt var. Galvenais, lai plasmasai netraucē. Un viss. Tā kā, to es izdarīšu pēc tam. No sākuma es gribu uzlikt šito te sāna plasmasu. Un tad tālāk skatīšos, vai netraucē. Ja traucē, tad būs kaut kas cits jādomā. Bet kas tieši būs jādomā, to gan es vēl nezinu. Gan jau kaut ko izdomās. Tā, tad ņemšu tūlīt, likšu klāt. Tikko piemetu tā vienkārši klāt. Šitāda krāsa. Nav ideāla, ka šeit nāk nost. Ir tāda padzīvojusi, bet būs labāk nekā bez nekā. Un ar krāniņu situācija ir šitāda. Viņš šeit vienkārši stāv. Es domāju, es šitā arī viņu varētu atstāt. Acīs baigi nemetīsies, jo citur, ja es viņu lieku, tad tur aizmugurē, nezinu, vai var redzēt, nevar tumšu visu. Bet tā lielā trubiņa, kas nāk klāt pie krāniņa, tā melnā, viņa ir bišķīt pa lielu un pret plasmasām spiežās, tāpēc būs jāatstāj tā kā ir. Un tikai jāskrūvē viss klāt. Kaut kā tā. Šitien te man ir, te jau bija skrūve, šitien apakšā man liekas arī ir skrūve viena. Būs jāatrod tikai šitien viena skrūve, jo otrā pusē arī tur. Man liekas, ka Miks bija atradis tās skrūves un jau salīdz šitien arī ir jau ieskrūvēta klāt. Nevar redzēt visu tumšu. Bet īsāk sakot, visas skrūves lielākoties ir izņemot to vienu.
Kā tā viena būs kaut kur jāpameklē, tūlīt pameklēšu. Un skrūvēšu visu atpakaļ. Pa lielam tā būs jau puse pabeigta. Tad paliks tikai tos sāniņus nomainīt un gatavs. Pa lielam. Kaut kā tā laikam. Jā, labi. Viss, ņemu un skrūvēju klāt. Nu tā. Nu, visu pieskrūvēju. Kur te skrūve, tur skrūve. Šitā ieliku to, kas bija otrā pusē. Un otrā pusē es atradu citu skrūvu, bet viņi arī turās. Viss ir kārtībā. Un tad vēl ir aķītim šitā plasmasa. Viņa, protams, izskatās pretīgi šitādā krāsā. Uzreiz acīs krīt. Šitā būs 100% jānokrāso melna, lai viņa sajiet ar visu šito te kopā. Jo tādas krāsas man nav un tādu es arī netaisos meklēt. Tā kā šito būs jānokrāso. Es jau izņēmu ārā slēdzeni. Slēdzeni man ir rekur uz galda. Tā skrūves es meklēju. Nu jā, tas ir pagaidām viss. Tūlīt likšu to aizmuguri visu kopā atpakaļ. Un tad paliek tikai visu šitos saskrūvēt. Tādā pašā krāsā. Jā, un rekur ir viens sāns, kuru Mikam iedeva līdzi, tad, kad viņš pirka. To neliks, tāpēc, ka tad būtu abi divi jākrāso. Bet tā kā man ir divi vienādā krāsā, pareizāk es izdomāju uzlikt abus vienādus. Tā, lai vismaz kaut kāda krāsa viņam ir. Nu, jā, labi, lieku aizmugur kopā. Un no tā, visu saliku atpakaļ. Aizmirs pieskrūvēt lampas. Es jau sapratu, kāpēc viņas tā dara, jo tur nav pietiekami garas skrūves un nav tie klipsīši tādi, kā kaut kur parādījuši. Man ir tādi klipsīši, bet es aizmirsu. Šitādi te, protams, mazāki, bet šitādi te tur trūkst. Abi divi. To es aizmirsu nomainīt. Bet to es domāju, pat noņemot vienkārši lampu nost. Tikai kā viņi te ņemās nost, īsti nezinu. Reku tur. Nu jā, nevar jau redzēt. Ka tur ir caurums un nav pie kā pieskrūvēt. Kā tas vēl būs jāstais. Bija izstums ārā. Paskatījos, kā izskatās. Ir daudz labāk nekā bez. To es uzreiz varu pateikt. Un krāniņš vispār nematās acīs. Tā kā tagad paliek tikai šitos uzlikt. Un tad jānokrāso aķīšu plasmas reku. Kaut kā tā. Jā. Šeit arī būs jāpameklē man tie klipsīši. Jāuzliek. Un tad būs gatavs. Tad gan jau vēl paliks citai reizei nomainīt šito ručku. Pašus rokturus uzlikt jaunus. Ko tur vēl vajadzētu? Tas ir arī pa lielam viss. Tad gan jau būs pārdod. Vēl priekšā spults jānomaina. Un tad būs viss, jo pilnīgi pārējais viss deg. Un pieslēdzam pagrieziens. Aizmugurē arī mirgo. Paneli arī deg. Šeit mirgo. Aizmugurē arī mirgo. Ka viss ir ideāli. Bremzes arī deg. Viena bremze deg. Tātad tur arī spuldīgi būs jānomaina. Bet pa lielam viss strādā. Tauru strādā, lampas deg. Lielākā daļa pagaidām. Tā paliks tikai sīkuma vēlākam. Un viss. Jā, labi. Lieku tos sānus virsū. Tā. Kaut kā tā viņš ārā izskatās. Uzliku abus divus. Vienā krāsā. Protams, netīri. Tumsā bišķīt arī atšķirās tās krāsas, bet izskatās daudz labāk nekā bija. Jā, tā kā es teicu, šitais jākrāso melns, es viņu vienkārši tagad pa virs uzliku. Un tad būs viss. Ir skrāpīts viss kaut kur. Lai kaimiņi atbrauc. Kaut kā tā. Tas arī viss.
Jā, nu, tā kā es tikko rādīju, viss salikts pie ārā. Jā, visu redzējāt. Tā, nu, es te domāju, ka trešā sērija, tā teikt, ar nosaukumā Prīlēser 50 Tugen nāks uz beigām jau. Domāju, ka varbūt vēl viena sērija būs. Tur gan jau es krāsošu šito, un tad mēs am iku vēl spuldzīti mainīsim. Un tas būs arī viss. Tā kā vēlreiz pa detaļām pateikšu tiem, kam interesē. Es domāju, es atstāšu aprakstā savu telefonu numuru. Tiem, kam interesēs, tie WhatsAppā rakstat. Labāk rakstat, nezvanat, jo es bieži vien neceļu. Tāpēc iesaku labāk rakstīt. Un pa cenām, pa visu, kas ir, pieejamību, tā teikt, par to visu privāti. Bet, nu, viss tas, kas ir uzliks uz šitā, tas nav pieejams. Vispārējais, kas man ir, tas ir pieejams. Protams, šitā viena plasmas un tā arī būs pieejama. Tā kā, ja kādam interesē, rakstat man. Olainē atrodos. Un, jā, uztaisīšu sev roltoniņu pēc labi padarīt darba. Protams, viss nav pabeigts, bet, nu, labi, viss. Gaidiet tad nākošās sērijas par, nu, pareizāk nākošo sēriju pa Tugenu.